Jā, Latvija ir maza valsts, bet IT, jeb informācija tehnoloģijas tieši ir tā joma, kurai nevajag ļoti daudz. Īstenībā mums nevajag ne darbgaldas, mums nevajag ne lielas rūpnīcas, mums par lielu laimi nevajag arī daudzus hektārus ar mežu. Mums vienkārši vajag cilvēkus ar ļoti gudrām galvām. Un es domāju, ka tieši tas ir arī mūsu panākums. Latvijā ir ļoti daudz cilvēki, erudīti, izglītoti, gudri, kuri var ļoti daudz paveikt IT sfērā. Ja nu katrā gadījumā par internetu zina, tāpēc, ka to izmanto ne tikai darbā, protams, ja, bet tas arī ir viens no mūsu labajiem sasniegumiem, jo mēs arī runājam par to, ka arī iebraucot biznesa vizītes arī pie mums, un viņi saka, viņi Rīgā jūtās tā kā kaut kādā īpašā supervalstī, runājot par internetu, bet, ja runā par citiem sasniegumiem, noteikti mums ir ļoti daudz arī jau pamanāmi sasniegumi, kas ir ārvalstīs, kas ir mobīlo lietotņu izveide, ja mobīlo aplikācija, kā mums labāk patīk teikt, ja, un tās ir tās lietas, kurām nevajag arī milzīgas sistēmas, bet tās var izveidot diezgan ātri, efektīvi. Mums ir ārkārtīgi labi izveidoti kvalitatīvi datu centri. Un datu centrs ir ne tikai dzelzis, kā mēs sakam, bet tur ir iekšā arī IT smadzenes, un tur ir 24/7 arī pakalpojumi, ko sniedz. Un datu centros mēs glabājam pilnīgi visus savus datus, ko mēs īstenībā visi cilvēki saka, un dzird, saka, mākoņi. Kas tie tādi mākoņi? Nu, jebkurš mākonis ir kaut kur piezemēts. Un Latvija šī ziņā ir vienā no pirmajām vietām Eiropā. Mums ir šis democentrs, kas pašlaik atrodas vēl Valdemāra ielā. Mēs pārceļamies uz Gaismas pili, mēs esam lepni par to, mēs esam atpazīti no valsts puses, no valsts institūciju, mēs esam atpazīti no starptautiskās arī auditorijas, un mums būs tas gods parādīt Latvijas IT un augsto tehnoloģiju sasniegumus visai prezidentūras viesu saimai, kas tur aptuveni varētu būt ap 30,000. Ja? Un, protams, mēs visu laiku sakam mūsu Latvijas sabiedrībai atvainojiet, tas nenozīmē, ka jūs nedrīkstēsiet 6 mēneši fiziski pie mums atnāk, ka mēs pie jums aizmirsīsim. Mēs turpināsim ar jums runāties caur mājaslapu, caur internetu un rīkot dažādas konkursus akcijas, bet pirmos 6 mēnešus mēs strādāsim tiešām tikai uz prezidentūru, kas Latvijai ir ļoti liels izaicinājums, un mēs to visi pašlaik pie tā ļoti stingri strādā, bet ar 1. jūliju 2015. gadā mēs jau sāksim tur strādāt pilnīgi normālā režīmā un atkal būsim atvērti visiem jums, lai jums ir interesanti nākt, skatīties, izmēģināt pašiem, arī mācīties, kas tur ir iespējams, ko iespējams vispār izdarīt ar IT, to visu var redzēt democentrā.